Sveiks! Pagājis kāds laiciņš kopš iepriekšējā video. Notikumi norisinājušies daudz. Jāsāk ar to, ka norisinās mazo nāciju kauss Jūrmalā. Paldies vēlreiz Jūrmalas pašvaldībai par atbalstu. Jūrmalas meža parkiem. Iespējams, bija vēl kāds atbalstītājs. Bija 14 komandas, turnīrs labs. Organizācija lieliska, rezultāts varēja būt mums labāks, bet no tāda vispārīgā, ja tā var teikt, Latvija var, bija ļoti, ļoti, gribas lietot vārdu jaudīgi. Man pašam visvairāk patika, laikam jau televīzijas translācija. Kāpēc? Pirmkārt, maz kas tādas lietas taisa. Godīgi sakot, man liekas, mēs esam vienīgie. Otrkārt, šoreiz mēs uztaisījām, ka bija gan latviešu valoda, gan angļu valoda. Tie, kas internetā skatījās, varēja klausīties angļu valodu arī. Šādā veidā mēs mēģinājām palielināt skatītāju skaitu, bet te ir jāsaka, ka Eiropa mūs nesaprata, ja tā var teikt, pa saviem kanāliem viņi neinformēja. Informāciju viņi ielika tikai tad, kad sākās translācija, un tas skatītāju skaits ārpus Latvijas, arī, protams, Latvijā bija neliels. Bet ieraksts ir saglabājies. Es domāju, ka es komentāros ielikšu linku, kur viņš glabājās. Rekomendēju, kā mācību literatūru, teiksim, tas pēdējais mačs pret Serbiju, ko es pats spēlēju. Nu, tur vispār daudz interesantas lietas, ko varētu, nu, tīri, ja tā var teikt, pamācīties. Es varētu vēlreiz komentēt gan savas darbības, gan ko pats, ja tā var teikt, lepojos ar vienu sadalījumu, kuras pateicu trīs beztrums, kas gan sanāca bez nu, daudz vinētiem impiem. Laikam es paņēmu papildu virstīķi beigās uz tādu pseidoskvīzi, kas deva mums īmu, bet principā tas tāds interesants salēms. Protams, Latvijas pāri čempionāts. Forši, ka bija daudz dalībnieku, 40, sāka laikam 41 pāris, kas priekš mums ir daudz. Gribētos, protams, vairāk kapacitāti mums atļauj Jūrmalā uztaisīt pāri čempionātu uz sēžu. Mēs bijām principā sagatavojušies, mums bija ekstra galda atvesti, tiesneši bija gatavi, ka varētu būt divas pilnas sesijas. Protams, vēlreiz paldies Markam no Holandas, joprojām nevar izrunāt viņa uzvārdu, ka viņš atbrauca. Tas ir svarīgi ne tikai tas, ka mums turnīrs norisinājās bez starpgadījumiem, bet arī tas, ka mūsu tiesneši var pamācīties no top 10 tiesnešu pasaulē. Starp citu, viņš tagad ir pasaules čempionātā, kur norisinās Argentīnā, kur norisinās pasaules čempionāts, bez latviešu dalības, diemžēl, bet mums ir savi pasākumi. Rīgas pārkauss, kas tikko aizritēja jau ceturtais turnīrs gan uz impiem, gan minimāks. Nu, un arī brīdžu meistarklases, ko es iesaku apmeklēt arī tiem, kas varbūt nebija uz pirmajām divām. Pēc kāda laika būs arī ieraksti, bet tikmēr viens interesants sadalījums no Rīgas vakardienas Rīgas pārkausa. Pirms mēs tā kā ķeramies pie sadalījuma, es gribu parādīt, kas tad šobrīd notiek. Mums ir norisinājušies 4 turnīri. Kopvērtējums no tiem, kas ir spēlējuši vairāk un visdrīzāk spēlēs biežāk, stabili pagaidām spēlē Jūras ar Uldi. Atgādināšu, ka Jūras pagājušajā sezonā palika top 3 gan impos, gan minimāks. Dabūja labu balvu. Es domāju, ka šogad būs tāda pati laba balva, proti bezmaksas dalība Rīgas Vaitas pāri turnīrā. Var pačukstēt, ka šogad turnīrs būs lielāks, jaudīgāks. Sorry, ne šogad, nākamais, 2025. gadā. Noteikti mēģināsim atkal uzlikt televīziju, ja tā var teikt. Tiem, kas netiek vai nebūs uzaicināti uz trešdienas turnīru, lūk, nu vēl var atzīmēt, ka Romanovskis Uljānavs arī izskatās ir nopietni gatavojās minimāks sezonai.
Skatīsimies, kas būs tālāk. Atgādinu, ka nekas nav nokavēts. Kopā ir 18 turnīri. Ņemam vērā labākos 10 kopvērtējumus. Lūk, savukārt uz impiem Jansons Kreitāls ir ņēmuši laikam vērā treneru padomu, ka jāsāk ir beidzot kaut kas uzvarēt. Ir uzvarējuši 2 no 4 turnīriem, pie tam, ja pirmais turnīrs ir ar tādu neraksturīgu trīsciparu skaitlīti, tad vakar bija blīvi. Galotnītē izrāva uzvaru. Diemžēl, jāsaka, pirms pēdējās kārtas Briedis Bether bija dalītā vadībā, bet izkrita no top 3. Lūk, bet jā, nav ko nokārt galvas, no kļūdām jāmācās, ir ceļš no emocijām un jāiet uz priekšu. Nu, un lūk, arī tas, tā saka, sekundītī, tā tāds solītais sadalījums. Sadalījums, manuprāt, ļoti interesants. Tātad no vakardienas turnīra spēlē stipro krustu, un partneris saklēs vienu krustu. Pirms gadiem 10 mums bija sistēma, norunas, tā tālāk. Tagad ir improvizācija. Mērķis ir, teiksim, nenokļūt tur, kur nevajadzētu nokļūt, jo mēs jau pirmajā sadalījumā ar māju uzsolījām 6, kas bija bezcerīgi, un vēl bija vairāk, vairāk kuriozi mums kontrakti. Nu, lūk, es turpinu ar 2 kāraviem, kas principā daļēji apraksta man kārtu, proti 2 kāravu apsolīsimies 5 kāravus un spēku pietiekam gēmam un ir nevienmērīgā sadalījumā. Nu, lūk, man tāds, teiksim, sistemātiskais solījums 1 pīķis, bet tad mums visādi relēji, un es tos relējus šobrīd neatceros. Es neatceros, vai māja atcerās, nu, un tad labāk, nu, es zināju noteikti, ka 2 kāravu nebūs pārtam. Bet, lūk, tur seko negaidīts pavērsiens, kreisais pretinieks Jūras Ļeņķis zonā sola 3 pīķi. Un atnāk solīšana paspās. Ko tagad? Un atkal tāda nenoteiktība. Kontrs, ja es pareizi atceros, mums bija sodām šī pozīcijā no abām rokām. Mēs varētu iedot kontru tīru uz to, ka man ir maz, un diez vai viņš vinnēs, bet man atkal bailes, ka, ja partnerim ir maz pīķi vai pīķos kontroli, mums vienkārši sēž pēc balanses. Lūk, es ķeparojos ar tādu, tā kā, varbūt ne pārāk precīzu 4 kāravu solījumu, bet, ja tā pastāst, man spēks ir daudz vairāk, nu, respektīvi, man pat dūzu un dāmi vairāk nekā esmu apsolījis. Tagad vajadzētu man būt 6, drīzāk varbūt tuvāk jau uz 7 kāraviem, bet man te kāravi stipri, un partners, ja viņš nav kontrējis 3 pīķis, nav solījis 3 bezturums, nav solījis savu mastu, viņam ir gandrīz droši kaut kāds atbalsts kāros, un tas mans triljāšu 5. ar blakus vērtībām ir ļoti spēcīgs kārtas uzbrukumā, un Šlemiks jau te kaut kur jau smaržo. Nu, lūk, 4 kāravi, māja pēc brītiņa izdara tādu, laikam tikai mājai raksturīgu solim kā 5 krusti, kas principā šī kontekstā tas ir labi. Restīvi, viņam 5 krustiem grib parādīt, ka viņai ir visas kontrolas. Tie nevar būt tādi pēkšņi krusti. Nu, restīvi, viņai būtu krusti, viņi sāk ar 4 krustiem, nevis tādi 5. līmenī piedāvāt. Nu, un tad ir kaut kāds atbalsts maniem kārviem. Proti, ir pīķu kontrole, arcenu kontrole, krustu kontrole, un tās vietas ir tik, cik ir. Lūk, vienkārši teikt 5 kāravi. Nu, visdrīzāk viņai tur ir kontrolēns kārts, ne tā, ka viņai tur tāda pēkšņi daudz vairāk punktu vai ko vai kā. Lūk, es turpinu ar 5 mērceniem. Nu, tāds skaidrs, ka šlemik mēs spēlēsim. Nu, ko māja saka 6 kārā. Un tātad jautājums, vai man ir jāsola? Un, ja jāsola, tad kas un kāpēc? Ja tu vēlēs padomāt, es tev iesaku ielikt pauzi. Es pie galda atzīšos, ka es padomāju, bet nu, parasti es diezgan ātri domāju. Un, un šoreiz, laikam, vajadzēja vairāk padomāt, bet mums bija tāda forša atmosfēra pie galda. Labajā pusē bija Jānis Bulls, mēs tur vēl kaut kādas anekdotas stāstījām, vēl kaut ko tādu priecīgu. Nu, es joks mīlu, principā tagad dzerot kafiju, es zinu, ka es kļūdījos, man vajadzēja pārnest 6 beztrumpēm.
Man tā galvenā baila bija, ka maijā varētu būt singls pīķī, bet tad īsti pēc punktiem nesanāk. Nu, restīvi, viņai dūs skāps krūstos, dūs skāros, ar cen triljāšu, nu, singlā bilde. Nu, drīzāk viņu uzreiz pateikt. Nu, lūk, arī pilns sadalījums. Sešu kārā man nebija cerību. Pie tam pēc pīķa sākuma. A6 beztrums, ap citu interesants kontrakts. Zālē tikai Bethers Balšos viņus nonāca. Nezinu, kāda bija solīšana, kāda bija spēle. Ja spēlēt beztrums sāk ar krustiem, nierauga, ka īstam nav krusta, tad principā to ārcenu kalpiņu varētu izgriezt. Nu, vajadzētu izgriezt. Bet, nu, varbūt Juris vai Ulds pakomentēs, kā viņiem gāja. Lai nu kā, tā tad vakardienas rezultāti izmantošu iespēju un apsveikšu Jansonu Kreitālu ar uzvaru un pārējos ar labu spēli. Un tiekamies jau kaut kad drīz. Jauku dienu! Tā, vēlreiz uz redzēšanu!